darījis. Dopings, tā ir otra tēma, lielā tēma, par kuru mēs runāsim šeit sporta studijā. Mums šeit daudz dažādu kārumi ir studijā, bet tie ir visi atļauti. Un šobrīd mēs skatāmies uz tām vielām, kas tika atrastas Vitālija Pavlova organismā pagājušo nedēļu. Rīgas Dinamo ārsts Āris Aibars teica, jā, tā ir mana vaina, es neapskatījos, kas ir rakstīts uz pudelītes un iedevu saviem čaļiem šos uzturbagātinātājs līdzi. Jā, un drīz vien arī, diemžēl, bija vēl viens hokejs. Tā vārds joprojām it kā internetu vidē bija zināms, bet neviens oficiāli nebija paziņojis. Šodien gan mēs no viena ļoti tuvu cilvēka sportam un hokejam ļoti tuvam cilvēku ārsta uzzināsim, kurš tad īsti ir un vai tas ir tas cilvēks, uz kuru krīt aizdoms. Un noteikti šķetināsim raidījumā, ko lieto, kāpēc lieto un kuras ir tās aizlietās vielas, kāpēc bieži vien mēs varbūt viņas neredzam. Protams, Līga Cīrula, Latvijas Olimpiskās vienības ārsta, mums tikko rādīja arī tās pudelītes. Tas pats izgatavojums, tas pats ražotājs, kas arī Rīgas Dinamo rīcībā un Latvijas Olimpiskā vienība plaši izmanto šo preparātu citus paveidus, kurā nav šī aizliegtā viela. Un Olimpisko spēļu laikā, kā Līga teica, faktiski visi Latvijas atlēti kaut ko līdzīgu, bet ne to ir lietojuši. Un 31 sportisti tika pārbaudīts Olimpisko spēļu laikā. Pārējiem visiem šīs analīzes izņemot divus hokejustus, analīzes bija negatīvas. Labi, ielūkosimies, ko saka Jānis Klēps un Līga Cīrula. Šeit ir šī preparāta nosaukums. Komerciālais, tas ir tas, kas rakstīts paciņas, kā mēs viņu nopērkam. Šeit ir aktīvās vielas, pilnīgi visas uzskaitītas visiem uzturbagātinātājiem un zālēm. Tad šeit ir kādā formā, tas ir tabletes, ampulas vai šķidrums. Un tas ir, cik daudz ir vienā iepakojumā un cik šādus iepakojumus mēs ņemam līdzi. Tātad katru zāļu tūbiņu vai kārbiņu, ko jūs ieliekat savos koferos un sūtat prom, tad jūs esat katru kārbiņu rokā turējuši un kas uz katras pudelītes ir uzrakstīts, ir atšifrēts. Ir atšifrēts, jā. Un vēl ir nosacījums, ka šos visus medikamentus drīkst ievest tikai šādā veidā, kopējā tādā kravā, kad nedrīkst katrs savā somā, sportisti neviens, un mēs uz to arī vienmēr visās šajās sapulcēs pirms izbraukšanas uzsveram to, ka nedrīkst neviens neko vest, jo viņiem viss tur būs. Pirms olimpiādas tu, citi ārsti, kāda bija tā sadarbība ar sportistiem, lai viņi apzinātos, ko viņi drīkst paši ņemt, ko nē, ko tikai no kvēpa rokām vai tikai no Līgas Cīrulas rokām vai braucot uz olimpiādu? Es pateicu pat, teiksim, ka vispār neko nevar lietot, izņemot to, ko mēs lietojam. Tāpēc, ka tajā pasaules čempionātā, tur, piemēram, pseidoefedrīns ir atļauts. Nu, mazās devās. Tur ir robeža, kur var pieļaut to lietošanu. Bet šeit vispār nekas par tādu runu pat negāja. Es domāju, ka viņi lieto to, ko dakteris Kvēps viņiem dod. Tas, kas dakterim Kvēpam ir līdzi, jo tur nekā tāda nebija. Bet, protams, ka to mēs nekad nevaram izslēgt, ka kādam ienāk galvā kaut ko pašam paņemt līdzi, un viņam liekas, ka tas ir ļoti labs, un viņš ir nopirkts internetā, un viņš to tur ir ievedis kaut kādā veidā un lietos. Un ja ārsts, piemēram, tur saka, ka man vajadzēja paskatīties, ko viņi ēd, es to nemaz neredzēju. Neviens, tu paprasīs masierim, viņš arī neredzēja, vai viņi kaut ko ēda. Viņi ēda to, kas mums uz galda bija. Mums tādas kastītes ir, kur viss ir uzrakstīts, cik reizes kas jāēd, un tur nekas tāds pilnīgi nemaz nebija. Šobrīd situācija ir tāda, ka augstākās amatpersonas, olimpiskās kustības amatpersonas šo situāciju nekomentē. Šo situāciju šobrīd arī līdz lēmumu pieņemšanai, Starptautiskās hokeja federācijas lēmumu pieņemšanai, nekomentē arī Rīgas Dinamo hokeja klubs. Par šo tikko redzēto tā galvenais jautājums bija uzzināt, vai viss ir paveikts, lai šādas lietas nenotiktu. Atbilde ir faktiski jā, jo notiek instruktāžas pirms visām olimpiskajām spēlēm. Visiem sportistiem tiek stāstīta sistēma, ko drīkst vispār vest. Tā kā principā nedrīkst ņemt pats neko līdzi no medikamentiem. Otra lieta ir, vai ārsti uz vietas to varēja nokontrolēt. Ja mēs ar tevi šobrīd kaut ko dzertu kaut kur pakluso, diez vai kāds vispār, ja mēs gribam pakluso kaut ko iedzert, to nevar izkontrolēt. Tā kā arī tas arguments, ko izteica Rīgas Dinamo ārsts, ka tur uz vietas taču viņi bija un varēja pieskatīt tos sportistus. Nu, profesionālā sportā tas īsti... Pieaugušam cilvēkam neies somā skatīties. Jā, tā kā šobrīd
Šobrīd uz galda redzam ļoti daudz dažādu medikamentu, uzturbagātinātāju. Nu, nebija jau mēs tagad šodien speciāli nopirkām un vai no mājām paņēmām. Studijā Dmitrijs Miļkevičs, bijušais vieglatlēts un tagad šo uzturbagātinātāju izplatītājs Latvijā. Sveiks! Pat labi izskaties, kā pirms 4 gadiem vēl skrienot pats. Tas tāpēc, ka šitos te nesporto noteikti, bet tos ēd, jā? Ēdu noteikti, jā. Ēdu, kad sportoju, ēdu arī tagad, kad nesportoju. Sportoju tā savam priekam pēc. Nu labi, tas tāds humors vairāk, jo ja tu nesportot, tad droši vien ēdot to vien nebūtu tik labā formā. Nu, jā, nebūtu, jā. Kaut kur ir tā robeža stāstīt tev visu to no malas skatoties, kā mēs šeit vispār mēdīju telpā mētājamies ar vārdiem dopings, uzturbagātinātājs. Sabiedrība vispār saprot, kas ir kas? Es domāju, ka gluži nē. Jo viņi darīja, mēs piedalāmies kaut kādos braucienos, kur cilvēki atnāk un viņi prasa, ko es varētu iedzert, lai man būtu tā kā pruha, viņi saka, lai es varētu nobraukt līdz galam. Jā, un viņiem gluži nav saprašana, vai tas ir vienkārši kaut kāds žēlējiņi, jā, vai kas tur ir iekšā. Vienkārši dod, jā. Bet tā starpības ar parasto cilvēciņu sportistu ir milzīga, jā, jo sportists nevar atnākt uz kaut kādu veikalu, kur viņš nezina, no kurienes tas ir, jā, tas preparāts un nopirkt un cerēt, ka viņi nepaņems uz dopingu kontroli un viņš nebūs notestēts, jā. Tāpēc... Pēc šī gadījuma nelielās dopinga skandāla ir tā, ka sportisti daudz vairāk tagad pievērš uzmanību un prasa, Dmitrij, ko tu man tur pārdod? Nu, nē, gluži nav, jo mums ir viss tā kā certificēts, ir dopinga kontrols, tās certifikācijas, viss. Man nekad neviens nav neko prasījis. Jā. Un elites sportisti droši vien tā vienkārši nenāk uz veikalu un klausies ģim iedomām kaut ko. Nu, tā gluži nav. Nē, sportisti parasti jau zina, jo labam sportistam vienmēr ir ārsts. Ārsts ir tas, kas ir atbildīgs par to visu. Viņš sastāda plānu, viņš uzraksta, ko tev jādzer, un tu ne par ko nedomā. Sportistam vispār nav jāvazājas ne pa veikalam, nekur. Viņam jātrenējas un jādomā par savu veselību, un lai nesaslimtu. Ārstam ir jānorāda, kas ir jānopērk, vai ja viņš varbūt viņam iedot labākajā gadījumā, viņam par to neuztraucās. Bija interesanta situācija pirms 5 gadiem, nu jau gandrīz 6. Kad tu gatavojies Pekinas olimpiskajām spēlēm, mēs aizbrauc tev filmēt, un kopā ar mums ieradās arī Gatis Berķis no Latvijas antidopinga aģentūras. Pastamies to situāciju, kā tas dzīvē notiek. Tieši tā, nebija sarunāts. 800 metru skrejējs Dmitrijs Miļkevičs gada laikā Latvijā pavada vien dažus mēnešus. Tāda ir profesionāļa maize viņa gadījumā. Pēdējā ciemošanās mājās ilgs 3 dienas, un 3. dienas rītā vecāku dzīvoklī Olainē ģimu apmeklē dopinga kontrolieris, protams, nebrīdinot. Mēs vienkārši braucam uz tiem laikiem, kad viņš norādīs, un ja viņš ir, tad taisam dopinga kontroli. Ja viņš nav, tad mēs rakstam, ka viņš nav norādījis pareizi savu atrašanās vietu, viņš nav bijis. Tad federācija lem, ko sportists var taisnoties. Visiem augstas klases sportistiem internetā speciālā vietnē jāievada informācija par katru dienu, kur dopinga kontrole viņu var satikt. Labāk ierakstu, ka es esmu mājās, kur es zinu. Toši es esmu no rīta un vakarā. Atbrauc. Man patīk, kad agri no rīta atbrauc. Kad vēl varbūt pat guli. Tu vari piecelties un uzreiz aiziet. Visu lietas nokārtot. Nav jau tā kā šodien atbrauc 10 minūtes pēc tam, kad es biju aizgājis uz zvanas istabu. Tad jāgaida, jāsēž. Jādzer, jālēkā. Jāspēr uz ēdu. Ienpaudi, jā. Negaidīt ciemiņi. Dmitrij, šis man mazliet atgādina ēnu dienu. Tev ir ēna visu laiku, bet cik ir ilgākais bijis tā, ka jāsēž kopā ar to ēnu, kad ir jāgaida tas brīdis, kad var izdarīt to lietu? Man liekas, kaut kāds 5 stundas. Jā, jo kad startē siltajās zemēs, tu baigi izsvīst, jo arī nedzer pirms starta tik daudz. Un kad tu izskrien, tu izsvīst, un tad nav īsti ar ko tur aiziet. Kādi ir tie paņēmieni? It kā runā, ka saules ilgdēļ, bet tālu vislabākais, jā, agrāk bija pieļaut saules. Man Krievijā baigi forši sanāca. Es 2 iežmies, jau tāds ierēja, aiziet tur. Viss nokārto, viss savas darīšanas. Bet jā, tagad laikam nav atļauts. Ko par tiem uzturbagātinātājiem? Tas, kā izdarīja Rīgas Dinamo, iedodot līdzi šos tavā laikā, tu vari iedomāties, ka tu kaut ko paņems līdzi, piemēram, šitais man patīk, un aizbrauc uz Londonu, bet uz Pekinu vai uz Atēnām, kur tu startēji uz olimpiskajām spēlēm.
Bija iedomājums, ka tev tas patīk, tu to ikdienā Amerikā, piemēram, kad tu biji universitātē mācījies, un ņem līdzi. Nē, es uz savu galdu nekad neko tādu nebiju ņēmis. Man vienmēr bija ārsti, līga, un viņi vienmēr iedeva kaut maisiņu līdzi. Tas tev uz borda, tas tev uz mačiem. Visi sārakstiņš, kas kad jādzer, un viss pat ne par ko nebija jādomā. Tā kā nekad uz savu galvu neko nebija ņēmis. Bet pašam savas personiskās vēlmes, tu parunā ar citiem sportistiem. Viņš saka, ka es tur dzeru tur tādu un tādu lietu, un man baigi labi. Šitais man baigi palīdz tur atjaunoties vai tieši slodzes laikā. Tad tu ej pie ārsta un prasi, ka es gribu, vai es drīkstu. Un bieži nācās tā konsultēt, vai tomēr bija katram kaut kāds saraksts un pēc tā arī dzīvo. Kaut kāds jau vēlams tu var izteikt, jā, bet vai tas ir lovā tajā pašā, vai viņam tas ir, vai tas vispār ir vajadzīgs, tā ir otra lieta. Jo sportistam, es atkārtošos, varbūt, jā, mazāk jādomā. Sportistam ir treneris un ārsts, kas par viņu domā, un tie, man liekas, arī labākie sportisti, kas izsitās. Man liekas, tā ir tā problēma šobrīd, kad citi pa daudz domā. Pa daudz domā, jā. Jā, bet vienlaikus tas ir saistāms ar to, ka tajā lielajā antidopinga hartā vai nezinu kādā tur nolikumā, tomēr tas punkts numur 1 ir, ka pats sportists ir tas numur 1 persona, kas atbild arī par to rezultātu. Tā kā tas ir viss iet kopā. Labi, mēs redzējām tevi treniņu procesā. Es saprotu, ka mēs visi kaut ko par to zinām, bet es domāju, liela daļa cilvēku vispār nenojauš, cik daudz tas ir. Tu iedomāsimies, tagad tu esi treniņu nometnē. Un no šī visa tā dienas sākumā, dienas gaitā, cik daudz sportists lieto? Cik ir jālieto, lai veselīgi trenētos? Es speciāli šito paņemtu, šito maisu, jā. Tas būtu tas, ko es ņemtu sagatavošanas periodu uz 1 mēnesi. Uz šī mēneša laikā es šito visu mierīgi apēstu. Tagad brauks, piemēram, uz Portugāli trenēties, gatavotos sezonai? Jā. Ņemtu līdzi, jā. Cik no šī ir brokastis, pusdienas vakariņa? Tā jau grūti salīt, bet kaut kā pēc brokastīm tur paņem multivitamīnu, iedzer, jā, kaut kāda kalcija. Pēc tam tu ej uz treniņu, paņem pirms treniņa, jā, kaut kādu tur enerģijas, tur dzērienu, jā, samaisu maisiņā iedzer, lai tev labāk iet, lai pienskābīti nekrājās. Pēc treniņu paņem, atskrien, atjaunojies, lai tev vajag atjaunoties, paņem, samaisu. Bez šī nekā? Nē, viss šis ir tikai papildus uzturs. Nevajag aizmirst cilvēkiem par to, ka viņam pirmkārt ir pareizi jāēd. Es domāju, jā, tas, protams, bet es domāju par to rezultātu sasniegšanu. Vai šobrīd mūsdienās ar to produkciju, kas mums ir pieejama uz tirgu aizejot, nopērkot un uztaisot savu ēst, sportists tomēr nespējas būt konkurētspējīgs? Nē, viņš nevar. Sportists dērē tik daudz enerģijas resursu, ka viņam nepietiek tikai ar ēdienu. Viņam jālieto papildus uzturs. Triviāli 100 reizes jautāts, bet ja mēs šito pārvērstu ēdienā, tad droši vien mūsu studija būtu pilna ar ēdienu, jā? Liels galds, liekam, ar gaļas, tikai te vien būtu jau tik daudz gaļas. Tas, ko vienkārši cilvēks fiziski nevar apēst. Jā. Cik daudz pašam sanācis ir sezonas laikā, pieņemsim, tā dopinga kontrola, kad sportists gan trenējas, gan ir sacensību režīms, ir tā, ka iekrīt, tā ir loza, cik bieži, apmēram mēneša laikā? Man maksimālais bija kaut kāds 5 reizes mēneša laikā. Jā. Gan kopā ar pirms sacensību tā nejauši, kā sanāca tajā video, ka mēs negaidījām, viņš atnāca. Jā. Jo tur bija jānorāda katru dienu, kur tu esi, kaut kādu 1 stundu, jā, to robežu, bet sacensībās arī, jā. Pēc kādiem 3 sacensībām, kad tu esi elitē, tu esi aizdomīgs. Kāpēc viņš skrien tik labi? Jā, un tīpaši vēl balts, ka tur man visu melnē, jā. Kaut ko viņš lieto, aizdomīgs. Vajag viņu visu laiku ņemt. Un, nav jau tā kā pārsteigums, kāpēc. Jo daudzi arī tie, kas ir elitē, viņi gadu skrien, bet beigās tāpatās viņi pieķer pie kaut kā. Kaut ko cilvēki tomēr riskē, lai sasniegtu kaut kādu vēl lielāku virsotni. Tieši